Mēs runāsim par to, kāda ir digitālo pakalpojumu vīzija šobrīd, vispār uz kurien tas viss iet, kur digitālo pakalpojumu jomā jūs vai mēs esam šobrīd, kā jūs redzat šo situāciju, uz kurien vispār ejam, kāda ir digitālo pakalpojumu nākotne un kas ir ar iekļaujošo digitalizāciju, kas ir faktiski tāds tilts no iepriekšējās diskusijas par to, ka lietotāja spējas ir bieži vien tas noteicošais. No otras puses bija doma, ka varbūt tomēr pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par lietotāju prasmēm un pieejamību. Un tā, es nezinu pat ar ko sākt. Varbūt sāksim, ņemot vērā to, ka Eidžus ir kādu vārdu teicis. Edijs nav runājis. Edija, es gribētu no sākuma noskaidrot, jo, ja piemēram, tu man zvanītu un teiktu, šeit no Tiki-Taka Pay. Tas jau neusticami izklausās. Jā. Lūdzu, pastāsti, ko tu pārstāvi. Jā, es ikdienā ražoju ar savu komandu naudas drukājumu mašīnu. Es drukāju, mums ir kases aparāts, kases sistēma, kura ir vienlaicīgi bankas termināls. Tie, kas zina, Latvijā ir likums īpašais, vienas kabinetes noteikumi, kām jāatbilst kases sistēmai. Mēs viņu uztaisījām tādā kabatas formāta iekārtā, ko redzēt uz galda. Principā izveidoju digitālu risinājumu, kurš būtu super draudzīgs lietotājam un noautomatizētu visu veikalā vai tajā tirzniecības vietā nepieciešamo administratīvo darbu, lai paņemtu piķi no cilvēka. Kartīņām vai skaidru naudu vai digitālu dāvanu karti. Un tad soli pa solim attīstamies. Tur var redzēt, kā no cilvēka autobusā vai tramvajā Liepājā varēs paņemt naudu par braucienu. Man vienmēr tādos gadījumos jautājums, kā visā šajā pasaulē, kurā jau šādu pakalpojumu pietiek, jums vēl ienāk prātā, ka tagad jūsu pakalpojums būtu tas, kur visi gaida un to vien grib? Es esmu fans tādai jomai. Sen atpakaļ bija populāri, kā viņš šo design thinking, design domāšanu. Tā, kad tu paskaties uz to pakalpojumu, kāds viņš ir no lietotāja perspektīvas, tad tu ieraugi, ka viņš nebūtu nav ideāls. It kā viss ir pieejams, kartes ir pieejams, visi saprot, karte pīkst, to visi māk, kases aparāts, līdzīgs kā kalkulators, to visi māk, tur ir kaut kādas interneta sistēmas, grāmatvedības sistēmas, visi māk, bet, kad tu paskaties uz kopumā, tur cilvēks veikalā, mirstīgais, nezinu, skolēns, kas pieņems darbā, viņš tur melnu muti noņemās vakarā aizpildot kaut kādus papīra dokumentus. Priekš kam viņi vajadzīgi ir? Kāpēc tur līmēja kaut ko iekšā tajā žurnālā? Tu tur grāmatvedēji sūtīja fotografētu zeta atskaiti uz kaut kurieni, tāpēc, ka tev kāpēc vajadzēja? Tāpēc, ka pieredums tāds ir. It kā viss strādā, it kā viss saprotams, it kā visi, neviens... Ja nav mērķis uzlabot procesu vai kļūt efektīvākam, tad viss notiek. Visi dara kaut kādu darbu. Un ja gadījumā netiek galā, tas skolēns pats mudaks? Atlaižam skolēnu, paņemam nākamo. Skaidrs, labi. Tātad cilvēks, kurš no lietotāja pieredzes viedokļa skatās uz jebkuru biznesu un atrod iespējas taisīt savējo. Jā. Paldies. Jautājums Gatim Ozolam. Klausoties tajā visā, kas šodien šeit notika otrajā daļā, stāstot par efektivizāciju, par saprotamību, pieejamību, kādas domas tev bija galvā? Tās domas tādas, kad, kur mēs tiecamies tiem valsts pakalpojumiem un digitāliem pakalpojumiem, līdz šim lielākais uzsvars, kas mums ir bijis, mēs mēģinājām to papīru vai klātienes dzīvi pārcelt tajā digitālajā dzīvē un tās pašas transakcijas pārcelt uz tiem digitāliem pakalpojumiem. Tagad tas, ko mums, manuprāt, ir jādara valsts pārvalde, ir jārada ar pievienotā vērtība ar to, kādā veidā mēs apkalpojam cilvēkus, kas ir nevis iedot viņam pakalpojumu transakciju, viņš meklē, kur viņu atrast, bet jau veidot šādas dzīves situācijās balstītas pakalpojumus, kas ir integrēti savā starpā, lai ļautu cilvēkam to viņa vajadzību atrisināt un pēc iespējas mazāk kontaktu skaitu. Piemēram, mēs runājam pie tiem pašiem pakalpojumiem, kas ir dzīves situācijā, man paliek 18 gadi, kas man te viss kaut kas ir jādara, ja tur kartes visādas un pases un 16 gadiem laikam tas gan ir atgādinājumi, tu paliks atbildīgs par savu dzīvi, tev visādi pienākumi ir, tad, bērnu piedzimšanas pakalpojums vai notikums, ja, tev atkal tur ir pabalsti tādi, reģistrācijas tādas. Šobrīd mēs prasam cilvēkam pašam,
orientēties visā tajā darbību gūzmā. Mēs to varam izdarīt elektroniski, mēs varbūt varam izlasīt, kas ir jādara, bet šobrīd tas vēl nav tādā integrētā pieredzē, kad man tas dzīves notikums ir, man pasaka priekšā valsts, tev tur pienāk šāda lieta, tev ir iespēja šāda. Un attiecīgi tas, manuprāt, ir tas, uz ko mums ir jāiet pēc iespējas. Ja ir iespējams to pakalpojumu vispār likvidēt, respektīvi valsts pati tiek galā ar to nepieciešamo informāciju, kas ir nepieciešama. Tagad labs piemērs ir vide EDS, vai jūs zināt, ka, piemēram, šobrīd jūs varat arī pieteikties, ka jums tā nodokļu deklarācija nav nemaz jāiesniedz, ka viņa automātiski jums viņu apmaksā. Ja? Tas ir tas, uz ko būtu jāiet. Ja tev nav tur jāiesniedz kaut kādi īpašie čeki vai kā, var pierakstīties, iedot savu konta numuru, viņi paši katru gadu tev tur to pārmaksu veiks. Tas ir tas, manuprāt, personalizācija un proaktivitāte. Tas ir tas veids, kādā mēs būtu jātiem valsts pakalpojumiem. Tātad, bet tas attiec uz visiem tiem, kas palūdz savam ārstniecības, piemēram, iestādēm tos čekus automātiski tur aizskaitīt, un tas notiek tad automātiski. Nevis tad, kad tev ir papīra čeki, piemēram, kuri nav. Jā. Tur daļai varbūt nav nemaz kaut kādi īpašie papildus izdevumi, un tajos gadījumos tas notiek automātiski. Bet tas nav tā, ka Vits vienkārši apmēram vidējo izreikinu to tev pārskaita. Nē, tā nē. Nē, labi. Nē, jo bija viens tāds ieteikums. Beidzam te ņemties ar tiem čekiem. Vienkārši vidējam latvietim vidējo ciparu un miers. 800 eiro gadā vienkārši par to, ka latvietis. Jā. Labi. Tad vēl arī, kur mēs tad esam šobrīd? Jo, piemēram, mēs pirmajā daļā runājam par to, ka joprojām pastāv sistēma, kurā man jāskanē kaut kādi dokumenti vai jāfočē un jāsūta. Tā nav digitālā saziņa vai digitalizācija, vai arī, piemēram, iestādes joprojām savā starpā nesazinās, man joprojām jāgādā kaut kādas izziņas ir un kaut kur jānes vai jāsūta vai jāfočē. Kur mēs esam šajā ziņā? To būtu jāprasa lietotājiem, bet tas stāsts par to, kad ir jānes tās izziņas, tur mēs vienmēr no varam puses lūdzam, jūs tad sūtiet mums tos gadījumus un nākat pie mums, jo tā ir, man liekas, tāda nacionālā folkloras daļa jau šobrīd šis te apgalvojums, kad viņam prasās jau tagad faktoloģisks pierādījums tajos gadījumos, kad tas ir. Vismaz mēs bieži vairs tādām situācijām nesastopamies. Ja sastopaties, tad droši dodiet ziņu un mēģinām risināt. Vispār to runā, bet tā kā jāpaprasa parādīt, tad nav? Tad ir grūti dabūt tos piemērus konkrētos, jā. Es uzaicinu vai izaicinu, ja, tad vērsties ar šādām lietām. Bring it on, baby. Ļoti labi, paldies. Jā, jo manuprāt, tiešām mēs runājam pēdējos gadus, tā situācija tiešām ir krasi uzlabojusies un iestādes apmainās ar informāciju, un tā ir, man liekas, tāda daļa no tādas vēsturiskās folkloras, kas mums ir ieviesies. Bet, ja mēs skatāmies attiecībā uz tiem pakalpojumiem, šobrīd es nezinu, vai ir tādi pakalpojumi, kurus mēs nevarētu digitāli pieprasīt valstī. Tur ir atsevišķos gadījumos e-paraksts, tur ir atsevišķos gadījumos kaut kādi īpaši gadījumi, kur nav līdz galam vēl tur tā čeka informācija savietota, ja, bet arī tur šobrīd virknē ārstniecības iestāžu to informāciju var jau, paprasīt, lai tur iedod uz ieņēmumu dienas, un tev nav jābildē ne tie čeki, nekas, soli pa solim ejam. Tādā Eiropas kontekstā mēs joprojām varam tur lielīties, ka mēs esam tajā top 6 valsts pakalpojumu digitalizāciju. Bet, protams, katram ir tas konkrētais gadījums, bet, ja mēs runājam kopumā, tad mēs esam tiešām labā situācijā. Kaut vai fakts, ka Latvija un faktiski Baltijas valsts ir gandrīz vienīgās, kurās pasēja bildi taisa uz vietas, nevis, ka tu ierodies ar kaut kādu bildi, kas iespējams jau ir modificēta. Visā attīstītajā Eiropā tas bija vienkārši kaut kas neticams. Secure ID konference. Mēs esam praktiski vienīgie, kuriem obligāti bildi ir jātaisa uz vietas ar reālu personu. Tas bija tāds nopietni. Jā, nopietni. Pārāk dārgi un sarežģīti ir mainīt sistēmu. Lūk. Fantastika. Labi, paldies. Edžu, kur mēs esam? Jā, tad jau bailes teikt kaut ko. Samainīs vārdus. Te gribējās divas lietas. Viens ir padiskutēt nedaudz par tiem 80%, kā mēs redzējām iepriekšreiz, tie atlikušie 20% tur samazinās kaut kādā veidā. Par ko ir stāsts? Par to, kad ir tā sabiedrības daļa, kura ir gatava digitalizēties un kura ir gatava saņemt pakalpojumus elektroniski. Un, tas virziens, uz kurien mēs ejam, varbūt izmest arī kaut kādu bumbiņu, kur mēs gribētu būt un kas ir tas, ko sasniegt. Jo te jau Gatis pareizi teica, ka ir jau patiesībā daudz, kas izdarīts. Es te smējos reizi, kad Latvijā mēs piešķiram balvu Platīna Pele par to, ka kaut ko esam labi izdarījuši
Un pēdējos gados tās balva, kaut ko elektronizējām. Es jau saku, mums jāpiešķir balva koka miets par to, kad viņš nav elektronizēts. Kā tas var būt? Mums jau jādomā citā līmenī, citās dimensijās, kas ir šodienas pakalpojums, ko grib sabiedrība. Gatis jau minēja, pakalpojumam jābūt automātiskam, neredzamam. Viņam jāsniedz, teiksim, man arī kā cilvēkam dabīgā valodā, jeb dabīgos procesos mums jārunā par cilvēku lietotāju pieredzi. Tas ir tas, uz kurien jāiet, gan šajos te maksājumos, gan pakalpojumos, gan jebkurā procesā, viņi ir jāelektronizē. Tā kā šobrīd es domāju, ka Latvija ir gatava tam un tuvākajos 5 gados drošā veidā līdz tam jānonāk. Klausies, Eģi, bet tev uzreiz noteikti izskanēs iebildumi par to, ka ja un beigsies elektrība, sāksies karš, un kur jūs visi pakalpojumi būs? Jā, protams, un krīzes situācijā mums arī jābūt gataviem, un jebkurā gadījumā komunikācijas un krīzes plāni, tas ir neatņemama sastāvdaļa. Protams, ka mums jādomā arī par analogām saziņām un tā tālāk. Šis neko nav atcēlis, un ja man prasa, tad, teiksim, arī šī militārās pratības un tas, ko ievieš skolās, tas ir obligāti visiem jāzina un jāzina, ko šīs situācijās darīt. Bet ko tu atbildi parasti cilvēkiem, kuri saka gan par skaidru naudu, ka tas ir obligāti un tā ir mūsu brīvība, mūsu neatkarība, mūsu spēja norēķināties krīzes apstākļos ar papīra naudu. Un ko tu atbildi parasti tādos gadījumos? Es cenšos mācīt, lai gan pašam man nesen bija pirms pāris dienām Narvesen iegāju paņemt košlini, ka es saku, un ka automāts nestrādā. Visi apēj ap stūri, paņem naudu. Es saku, bet man ir tikai telefons. Varbūt tur ir bezkontakts. Pieeja nav bezkontakts. Tā es arī bez košlines paliku. Ir reāli ietaupīja. Jā, tā kā ir gadījumi, kad nav, tad nav. Tad ir jāizdzīvo kaut kā. Jākrāj rezerves, kā saka, stratēģiskās, kas teica arī jākrāj krīzes brīžiem, zāles, vēl kaut kas, būs jātur kabatā košanas. Ok. Var papildus komentāru? Košļiņu stratēģiskās rezerves. Jā. Tas, kad, manuprāt, ir normāli, kad pat tajā brīdī, kad mēs esam tur pilnībā digitalizēti, mums ir jāplāno situācija, kad nekas no tā digitālā nestrādā. Un tas ir tā kā normāla daļa no procesa. Un patiesībā tagad arī pašvaldību kolēģi šeit ir no nākamā gada valsts pārvaldē atkal jauna dzīve. Daļiem sākās, tur tiek ieviest šī kiberdrošības likums stājas spēkā. Šobrīd ir NIS 2 direktīva, kas paredz, kad ir kiberdrošības speciālistiem jābūt katrā iestādē, katrā pašvaldībā tajā skaitā. Un daļa no tā ir arī plānot nepārtrauktības plānu, kas notiek tajā situācijā, ja mums no tā digitālā nekas nestrādā, kā mēs apkalpojam klientus, kā mēs veicam norēķinus. Un te bija iespēja būt pirms kāda laika arī komandējumā mācībā ASV, kur bija liela bankas, kur mēs bijām arī pieredzes apmaiņā, un pat tajā bankā, kur tur ir tas IT budžets vairāk, es pieņemu nekā Latvijas valstī, arī viņi plāno drillus, kas notiek tad, ja mūsu sistēma nestrādā kaut kādu tur periodu, tur stundas vai dienas, kas tad notiek. Tā kā tas ir normāli. Elvis. Es 18 gadus strādāju profesionāli par programmētāju privātajā sektorā tikai un vienīgi. Man būs grūti droši vien atbildēt uz jebkuru no taviem jautājumiem, bet es varu iedomāties, ko tu jautās, tāpēc es teikšu, ka, kad man ir bijusi kaut kāda saskara ar publisko sektoru, un šobrīd man bieži ir saskara vispār cilvēkiem, kas man raksta par apkrāpšanām, man ir tāds, kungs, mēs esam ar tehnoloģijām aizskrējuši daudz ātru par priekšu cilvēku zināšanām. Reāli cilvēki investē kaut kādās kripto platformās, un es uzdodu tādu jautājumu, uz kādu adresi tu pārskaitīji to naudu. Jo es gribu viņam nodemonstrēt to, ka viņam uz ekrāna rādās, ka viņam stāv tur 10,000, piemēram, USDT, un ka tos var pārkonvertēt $1 Viņš saka, man vajag dabūt to naudu atpakaļ. Un es saku, nav tās naudas, saprot, iedod adresi, kur tu pārskaities, parādīšu, jo vienmēr krāpnieki kā ieskait naudu, viņi uzreiz skaita momentā prom, tur visu laiku ir 0. Un viņš saka, kas ir adrese? Un tas tāds, ak, Dievs, tu investē kriptovalūtās, tu pat nezini, kas ir vispār adrese. Tāpēc es esmu tāds bišķiņ skeptisks. Labi, kāds būtu pareizais attīstības scenārijs šādā situācijā? Tas, ko es rādīju otrajā slaidā, apmācīt cilvēks,
ir, es nezinu, jāveido kampaņas un vienkārši, lai gan tās kampaņas arī, viņas bieži vien nestrādā baigi labi. Ja viņš nezina, kas ir adrese. Nē, vienkārši tu palaidi panorāmā, tur pēc panorāmas, piemēram, oficiāli sveiki. Šodien mēs jums pastāstīsim, kā lietot šo servisu. Uzreiz slēdzam iekšā YouTube. Neinteresē. Jo man paziņa strādā Certā, un viņai draudzene regulāri vienkārši tiek apkrāpta. Viņa saka, ko tu dari? Tā kā mums ir pilns ar video, kur mēs apmācam par drošību, par visādiem. Kāpēc tu viņus neskaties? Tu reāli varētu saprast. Viņi saka, bet viņi garlaicīgi, es negribu skatīties. Tā vietā tev visu laiku apkrāp, apsveic. Bet tur ir īstais adrenalīns. Jā. Cik es pakāsīšu šoreiz? Tāpēc tur ir jāpiet viltīgi, man liekas, par to apmācīšanu. Manuprāt, es sāku lēnām atkost to, kā cilvēkiem iebarot tās zināšanas, stāstot par to interesantā veidā. Labi, man bieži vien liek, ja šitam čalim būtu kaut bišķiņa harizms, tad varētu arī paskatīties viņu video. Vai šitam čalim ir harizma? Paldies, jā, bet ne visi jums piekritīs. Pareizi, šeit mums ir pārsvarā sievietes. Bet dažreiz varbūt tas pieejams arī strādā. Kad paņemt harizmātiskāks cilvēks un lai viņi pastāst, varbūt, kā lietot tās tehnoloģijas, ko tas vispār nozīmē. Instrukcija video nedrīkst būt garāks par 60 sekundēm. Man personīgā pieredze. Mums ir apmācības uz kases aparātu. Tur bija pirmais instrukcija video cilvēkiem 12 minūtes. Lielākā daļa klienti piezvanīja, viņi nespēja noskatīties tik garu instrukciju video. Sagriezām gabaliņos 40 sekundes, 30 sekundes, 60 sekundes. Tas bija saprotami. Jo to mēs varam redzēt YouTube, kā jaunieši skatās video. Viņš izcērt kaut kādas 3 vietas. Ja ir interesanti, skatās visu. Ja ne, tad nākamais. Jā. Tātad tas viens no padomiem ir maksimāli īsi. Lai uzmetot aci, tur ir 40 sekundes. Ok, noskatīšos. Tieši tik instrukcija, drošas paroles instrukcija, 25 sekundes. Jā. Šitā nedara. Ok, labi. Jums ir arī iespējas iesaistīties diskusijā. Lūdzu, rakstiet mums uz Slido. Un tajā pašā pārlūkā, kurā līdz šim, un drīkst arī balsot, lūdzu. Jautājums, vai Elvisu var uzaicināt uz pašvaldību ar lekciju par digitālo drošību, būtu vērtīgi? Jā, bet rakstiet man LinkedInā, jo visur citur man viss ir pilns, un es vairs nespēju izsakot tam. Ok, rakstiet LinkedInā, bet nevienam citam nesakiet, ka var rakstīt LinkedInā. Jā, labi. Gati, kad tad beidzot nodrošina sociālajiem dienestiem datus no vidi par darba ienākumiem, jo joprojām mazturīgajiem jāstiep cedele no darba vietas. Nav folklora. Šeit ir skaidri abi iesaistītās puses, droši vien, tad ir jāsaprot, kāpēc tas tā nenotiek. Es nemācīšu reiz pateikt. Tātad iesaistītās puses ir? Ieņem dienests un pašvaldība. Ok, tas jums, var sakot, ģimenē jānoskaidro ir. Ko varams dara? Tā kā jūs ejat laulāties, tad jūs ejat pie varama. Jā. 2 identiskas cedeles jāiesniedz CSP un vid, un tā tālāk. Vēl viens. Jā, tas ir vecs stāsts. Es abas iestādes apgalvo, ka tās nav identiskas cedeles. Viņas ir ļoti līdzīgas, bet ne identiskas. Tāpēc šobrīd noteikti saprotu viņiem savstarpējā sinhronizācija, lai tomēr nonāktu pie vienas cedeles. Bet šobrīd tas stāsts jau ir gadiem, jā, tas ir zināms stāsts. Labi. Tad par nākamajiem jautājumiem, uz kuriem mēs ejam? Jo, redz, no Elvisa es saprotu, ka mēs ejam pārāk strauji, cilvēki netiek līdzi. Un kas notiek? Tīri emocionāli tā sajūta ir tāda, ja tu jūties kā stulbenis, tas rada tādu agresiju. Agresiju pret sistēmu, kurā tu jūties kā stulbenis, pret tās veidotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Bankas grib mūs apzakt. Jā, obligāti. Mūsu datus pārdod krāpniekiem. Un bankas pat nedrīkst tos datus vispār izmantot. Labi, kāda ir tava atbilde uz šo? Es saku, tas, ko es teicu, jā, īsi video 60 sekundes taisam mācam, jo šobrīd vienkārši tehnoloģijas iet, bet mēs aizmirstam par to tehnoloģiju lietotājiem. Par viņiem nevajadzētu tā kā aizmirst. Katrā pašvaldībā savu Elvi. Starp citu, Elvis ir viens no retajiem, kuriem ir 2 S, tā kā savu Elvisu.
Varbūt tas bija veikals domāts. Varbūt. Vai es piekrītu, katrā pašvaldībā vajag Elvi. Okay, labi. To varētu tajās pakalpojumu, kacos varētu integrēt, principā. Kad būs Dagr, kad pilnvērtīgi sāk strādāt? Ir Dagr, pilnvērtīgi var. Tad, kas ir Dagr? Tad Dagr ir vienotā datu izplatīšanas platforma, lai atvieglotu to, kādā veidā iestādes var saņemt informāciju no citām iestādēm. Šobrīd tā platforma ir izveidota un ir pirmie reģistri arī pieslēgti. Tā kā, ja kādam ir nepieciešams informācija no šiem vai caur šiem reģistriem, tad to jau var šobrīd lietot. Atkarīgs tikai no tā, kas ir tas reģistrs, kura datus jums vajag, vai viņš jau ir pieslēgts, vai viņš ir pieslēgšanas procesā. Šobrīd mums ir sagatavos tāds plāns, kā mēs ejam uz priekšu, lai visi valsts galvenie reģistri būtu pieslēgti. Kur par to interesēties, ja kāds palaidz garām? Pie mums varamā. Telefona numurs vai e-pasts? 263 688 11. Paldies. Tātad jautājums, uz kurien mēs ejam? Labi, mēs tagad esam nofiksējuši apmēram, kur mēs esam. Kur mēs ejam? 2025., 27. gads, 30. gads. Kādas ir vīzijas, kas ir obligāti darāmie mājas darbi? Un atkal domājam lūdzu par pašvaldību digitalizāciju un par pašvaldību klientu, tātad iedzīvotāju interesēm par šo atbildot. Šeit man ir kaut kāda arī vīzija, un patiesībā tas jau tur risina diezgan daudz problēmas. Tas, ko Elvis arī rādīja, tas jau ir problēma no mūsu tās pārbagātības tajā IT risinājumos un sociālajos tīklos un no cilvēku neizglītotības. Viņi nezin, ko dara. Tātad viņiem ir pieejams viss, bet tai pašā laikā zināšanas par to, kā lietot nav. Un tad tur rodās uzreiz vājās vietas, kur arī rodās uzbrukumi un tā tālāk. Valstī jau īstenībā mēs varam to visu sakoncentrēt. Mums ir valsts risinājumi, pašvaldību risinājumi. Mums viņi pieņemsim, ka ir pietiekami droši. Protams, pilnībā droši jau nekas nav, kaut kāda riski vienmēr eksistē, bet viņi ir pārbaudīti, ir daudz faktoru autentifikācija, ir noteiktām sfērām. Un ja mums valstī ir tāpat e-adrese, kurā ir noteikta veida saziņa. Tā nav pļāpāšana savā starpā, kur tur var iemest visādus linkus un rēķinus. Ja mums rēķini iet caur e-adresi, ja mums saziņa iet caur pašvaldību lietotni, un tikai pašvaldība šeit atsūta, tad mēs ticam. Ja man iekrīt WhatsAppā, es bieži vien arī no draugiem nevaru linkus vaļā, jo vieglāk ir nevērt vaļā nekā sāk domāt, tas ir autorizēts links vai vispār nav autorizēts links, un saskatīt visas tās nianses bieži vien var kļūdīties. Tagad mēs strādājam arī valstī, varbūt drīz būs elektroniskais maciņš, droša identifikācija, gan teiksim, ID karte elektroniskā, gan tiesības, gan vispārējais, kā mēs saņemam pakalpojumu, ar ko mēs identificējamies, ko mēs pīkstinam, kas būs tas, kā mēs maksājam, kas būs tas, kur mēs glabājam savus datus. Atbilde ir, tātad automatizācija ir mūsu nākotne, šī digitalizācija ir, bet tie ir vienoti valsts pašvaldību rīki, un tās ir zināšanas viņu pielietošanā, un to var apmācīt. To visu pārējo, kas notiek visā pasaulē, nāk virsū, grūti apmācīt. Te vēl var pieminēt, teiksim, mēs arī uzņēmumā veicam apmācības, drošības mācības. ZZDAC.LV, vai kā Elvis rādīja, mums bija domēns nopirkt ZZDALS.LV. Grūti teikt, bet 40% IT speciālisti uzņēmumā uzķērās. Šobrīd bija pagājušā nedēļa, es zinu, gāja Latvijā, kaut kur mūsu klienti saņēma phishing ēpastus no domēna Visvaris ZZDAC.LV. Tātad mums ir Visvaris LV un ZZDAC.LV. Nāca domēns Visvaris ZZDAC.LV. Kas tas pa domēnu? Tātad no šī visa ir jāuzmanās. Tikai tās drošās vides, drošā platforma, to var iemācīties. Pārējo visu mēs visi neiemācīsimies. Tas ir, kur mums jāiet. Bet tam cilvēkam vai organizācijai jābūt ir skaidrībai vienmēr, kas ir pirmais, kur vērsties, lai pārbaudītu, vai tas tiešām notiek. Jo caur konkrēto e-pastu vai konkrēto ziņu to izdarīt nevar. Tātad arī jautājums, vai vienmēr cilvēki zina,
pat taisno, kur šai organizācijai ir tas uzticamais avots. Piemēram, tu zini tur savas bankas telefonu numuru vai tu zini, konkrētā uzņēmuma telefonu numuru, tu zvani uz šo numuru un pārbaudi, vai sūti e-pastu uz zināmu e-pastu. Vai katrai organizācijai vai katram pakalpojumu sniedzējiem ir tāds kontakts? Jo tu jau nospied cerībā, ka būs ok. Jābūt. Visiem ir līgumi, kā jau te minēja, arī datus, kur maina ir līgumi ir noteiktie kontakti. Kā mēs zinām, arī šogad mēs esam pašvaldībām pastiprinājuši, arī konsultācijām mēs ieviesām 2-faktoru autentifikāciju. Tātad vienkārši uz zvaniem mēs vairs klientus nekonsultējam, mēs to vispār samazināsim. Tad tikai tad, ja klients zvana uz mūsu noteikto numuru, tas nekas, kad viņš runā zināmā balsī un sāk stāstīt visu, ko zina. Mums vēl iekšēji sistēmā ir drošības kods, kurš ir jānosauc, un mēs pārbaudīsim, vai viņš tiešām šī brīdī sēž pie datora. Tā kā, šis te viss lietas ir jāiet līdzi laikam. Tā kā, tas nav tā, ka mēs vienkārši negribam kaut ko konsultēt vai kā. Tā tad ir drošais numurs, ir 2-faktoru autentifikācija. Ja vajadzēs, viesīsim 3, 4, 5 faktoru autentifikāciju. Ir tikai 3 faktori. Var atnākt klātienē vēl kaut kas. Tur faktorus izdomās. Fiziskie faktori iestājas. Neizdomās. Ir kaut kas, kas tev pieder, kaut kas, kas tu esi, un kaut kas, ko tu zini. Īsti jau nevar būt citi faktori. Ja vienīgais es nezinu. Un vienmēr atceramies. Tev ir taisnība, es tēlēni izteicos. Jā, es zinu, ka tu to zini. Un mēs zinām arī, ka vienmēr uzvarēs beigās ērtība, nevis drošība. Jā, precīzi. Drošība un ērtība vienmēr iet pretējos virzienos. Tas cilvēkiem jāsaprot ir. Starp citu, Elvis, skatoties no tava kā lietotāja viedokļa, kur pašvaldību digitalizācijā vajadzētu doties, kas ir tie obligātās izdarāmās lietas tuvākajā nākotnē? Vai tu vispār ar to saskaries ikdienā? Kā tu sazinies ar savu pašvaldību, kā tu saņem pakalpojumus, kā tu par tiem norēķinies? Wow, šādi jautājumi man uzdev. Starp citu, par tiem uzbrukumiem nesen vienā pasākumā izlīmēju pie durvīm lapiņas ar QR kodiem un reģistrēju šeit. Un virs 10% uzņēmumu darbinieki reāli reģistrējas manā lapā. Vienkārši tu gāji garām? Jā. Tā kā, viņi izdariet secinājumus. Viņi paši vēl speciāli skenēja QR kodu, vēl atver kodu lapu, vadīja visus savus datus iekšā. Man jau tas mans virziens ir cilvēku intelektu kaut kāda bišķiņa paplašināšana, jo ir tāda ļoti laba grāmata, Limitless, nav nekāda sakara ar filmu, bet tur bija laba tāda tēze, ka parādījās Googles, un cilvēki sāk, piemēram, cik ir 3 pēdas metros. Viņi ievada vienkārši Googlā 3 pēdas uz metriem, viņiem iedod 1 metru, un tādā veidā tev smadzenes nedaudz atrofējās ar katru reizi. Tā vietā, kā būtu jāizmanto Google, būtu 3 pēdas, tu pamēģini izmēri pēdu, pareiķini, cik varētu būt 1 metru, cik tas metros varētu būt, aptuveni 1 metru, un tu Googlā pārbaudi. Tagad ar ChatGPT un vispār tas iet vēl trakāk pretējā virzienā. Un līdz ar to, principā, mēs attīstam visus digitālus risinājumus valstī, bet tikmēr parādās ChatGPT un vispārējais, kas atkal visu dzen intelektu uz leju, un beigās būs tā kā vieni, tur nezinu, kaut ko lasīs, tur banāns vēl kaut ko, un tikmēr mēs priecāsimies, kādas mums foršas digitālās tehnoloģijas. Tātad tas, ko tu saki, ka īstenībā tehnoloģijas cilvēkus padara drīzāk par dārzeņiem, nevis iespējo viņus. Kā kuras, jā, protams, ir dažas konkrētas tehnoloģijas, kuras mums vienkārši padara stulbāks. Un tās pārējās tehnoloģijas cieši uz tā rēķina. Edija, glāb. Tas, ko es dzirdu, un man vienkārši dun galvā, mums ir 2 pasaules. Ir kosmiski attīstīta tāla IT pasaule, kura runā par 3-faktoru autentifikāciju, un ir Tante Bauskā, kurai aiziet uz pastu nodaļu. Dobele, tas ir kaut kur vispār aiz Parīzes. Ja? Viņai aiziet uz pasta nodaļu un samaksāt rēķinu jau ir, tas ir ikdienas rituāls, mēneša rituāls. Un viņi to saprot. Un nevajag jau mums cerēt, ka Tante Bauskā vai vienalga, kad 80% Latvijas iedzīvotāji kļūs par digitāli advancētajiem guru. Viņi vienmēr būs speciālists kogriezumos, viņš būs mākslinieks,
viņš būs, nezinu, mūziķis, kuram pilnīgi vienalga kādi 3 faktori. LE ar saviem 3 faktoriem. Man vajag samaksāt naudu par silto ūdeni. Un tā būs vienmēr. Vienmēr būs. Un kā tu redzi digitalizāciju šajā situācijā? Es nesen pats sāku un savai komandai liku lietot mākslīgo intelektu. Es viņu redzu kā fantastisku asistentu ikdienas darbam. Un tev vienmēr darbā parādīsies jautājumi, nezinu, uztais man Excel kaut kādu šitādu vai pasaki, kā labāk aizbraukt uz Jūrmalu. Un tev ir digitālais asistents, kas pateiks, vai mums varbūt, ka tomēr tiešām valstī ir jātās Dagram digitālais mākslīgais intelekts, kurā pirmkārt noreklamē izstāst cilvēkiem, ka šitā vide ir droša, tur tu tiksi iekšā ar savu ID karti, un tur tu vari pajautāt, man vidā ir kaut kas jāizdara vai nav jāizdara. No manis kaut kas pienākās, kā es varu samaksāt silto ūdeni. Un viņš tev uzticami atbildēs. Tas izklausās pēc distopijas, kur cilvēks vispār pārstāv. Bet lai viņš domā par savu lietu, kas viņam ir jādara. Mēs savā lokā sapņojam par to, ka viņš mācēs visu, digitalizēsies visu, bet es nemāku mājā elektrību savienot. Bet šeit ir problēma arī ar to apgalvojumu par 2 faktoru autentifikāciju. Ja viņš to nelietos, tad labs piemērs ir Ukraina, kad Krievija iebruka Ukrainā. Ārsti nelietoja 2 faktoru autentifikāciju, jo viņi nodarbojas ar savām lietām. Un reāli Krievija burtiski atslēdza slimnīcu no elektrības un mira cilvēki. Tāpēc, ka cilvēki izdomāja, ka viņiem savas lietas ir svarīgākas. Un es teiktu, ka mēs nevaram tā pateikt, ļaut šiem nelietot, šiem lietot. Manuprāt, mums ir, ja mēs ejam tajā virzienā, tad jāiet tā kārtīgi ar visiem. Visiem jāiemāc Microsoft Excel mīlēt un uzrakstīt formulu tā, lai pivot tabulu pareizi izveidoja. Īstenībā jau Edī, tu pats atrisināji tevis uzstādīto problēmu. Ne visi cilvēki grib ar to nodarboties. Ko tu izdarīji? Tu vienkāršoji sistēmu tik tālu, ka visi var izmantot tos digitālos maksājumus. Protams. Tas ir manā gadījumā design thinking. Es izdomāju, kas viņam būtu vajadzīgs, izveidoju vienkāršāk, parādīju, uztaisīju 30 sekundžu video. Šitā tu vari izdarīt to, kas ir vajadzīgs vienkāršāk. Bet jebkurā gadījumā tās ir par digitālu, nevis fizisku maksājumu. Protams. Okay. Es atbalstu naudiņu. Es atbalstu anonimitāti, es atbalstu iespēju cilvēkam nolīst mežā un pateikt, es aizmirstiet par mani, manis neeksistē, un es esmu savus 30 eiro savācis un varu samaksāt par siltumu. Gati? Man liekas tā, ka šobrīd tā digitalizācijā mēs esam aizgājuši no tā, ka tie digitālai pakalpojumi no tādiem aksesuāru pakalpojumiem, tur kaut kādas lietas izdarīt. Mēs šobrīd esam pārgājuši, ka mēs varam ļoti kritiskus pakalpojumus vai darījumus veikt digitālā veidā. Tā skaitā pa pašu notāru pakalpojumus mēs varam, principā, tur nekustamo īpašumu pārrakstīt, tur reģistrēt, tur mēs varam veikt digitālā veidā. Tas, manuprāt, paģēra to, ka tev ir jābūt kaut kādam augstākam pamatprasmju līmenim attiecībā uz to digitālo drošību, digitālo vidi, tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu veic jau kritiskus pakalpojumus, tu vairs nevari, tev tas zaudējums, ir ļoti liels. Un tur tā atbildība ir, ka mēs jau runājam par to, ka tās ir prasmes, kompetences, kas tur jāsāk no skolas, un droši vien, tā ir tā kā finanšu pratība, mums ir tagad arī digitālā pratība. Otra lieta, kā mēs paši dizainējam tos pakalpojumus. Tas dizaina domāšana, lai tas pakalpojums būtu veidots tāds, kas pārģēr to uzticamību. Mums kā valstī arī pienākums veidot tos uzticamos risinājumus. Cilvēki te pasmējās par e-adresēm, visu kaut ko, bet, ja mēs tā paskatāmies, tagad varbūt tas jautājums paliek patiesībā, viņi varētu būt ērtāki, viņi varētu būt foršāki, bet, ja mēs tā paskatāmies, tad no valsts policijas kaut kādi ziņojumi tur sāk nākt uz e-pastiem, tāpēc, ka cilvēki, tur tā vide ir tāda samudžināta. Ja cilvēki zinātu, ka valsts komunikācija nāks drošā kanālā, tur autenticēs, tas varbūt būs tas veids, kā nodrošināt to drošo salu, vismaz tik daudz, cik mēs no valsts varam to darīt. Un trešais, tas, ko šobrīd arī lielās korporācijas dara, bet man liekas, tur vairāk jāspiež un arī varbūt mūsu, tad, kad mēs veidojam risinājumus, pašam risinājumu izstrādātājiem ir jāiebūvē drošība tajā risinājumā, kad tas, lai viņš būtu muļķu drošs. Ja es to pašu savu Gmailu lietoju, ja es aizbraucu tagad uz kaut kādu citu valsti, man viņš tur automātiski paprasta, tu varbūt pārautentificējies, jo tu tagad esi tur, no citas iekārtas vai citā valstī. Tāpat arī droši vien ar kaut kādiem citiem risinājumiem ir jābūt tā, ka mēs arī tajā risinājuma līmenī spējam izķert tos gadījumus, ka kāds mēģina viņu, lietot un krāpnieciskos nolūkos. Tā ir izstrādātāja atbildība jau bāzē.
Viens no posmiem, jā, viņš nevar garantēt visu, jābūt arī izglītībai, visam tur, bet ir jābūt arī izstrādātāji atbildībai, veidot risinājumu tādu, kurš spēj pēc konteksta saprast, varbūt šis ir krāpniecības gadījums un mēģina pasargāt to nezinošo lietotāju. Un izbasīt to lietotāju, jo viņam atkal kaut kas jāielogojās un atkal kaut ko jāsūta. Tur tā kā jau es teicu, tur ir tas, jā, bet gan jau var atrast katrā gadījumā to kompromisu, jā, kaut kādu vidusceļu mēģināt. Te bija mans pirmais slaids, ka tomēr nestrādā viss šīs te prevencijas metodi, tomēr cilvēkam pašam ir jābūt kompetentam. Vistehnoloģiski advancētākais čalis, vai ne, visu laiku uzstāja par to, ka jātrenē cilvēku smadzenes. Brīnojami. Varbūt viena tā lieta, pakāpties atpakaļ, kāpēc mēs vispār to darām. Ko mēs gribam? Tātad patiesībā jau mēs gribam celt valsts Latvijas ekonomiku, to koproduktu. Kas cels koproduktu? Koproduktu ceļ uzņēmēji, tātad ražotāji, rūpniecība. Un kā mēs saprotam, mazā nācijā, kāda Latvija ir, mums vajag viedu sabiedrību. Tātad mums vajag tādu zinošus cilvēkus, un tāpēc jau mēs runājam par tām digitālajām prasmēm un par šiem risinājumiem, jo ko mums jāpanāk? Mums jāpanāk, ka visiem tiem ražotājiem un ekonomikas veidotājiem mēs iekonomējam laiku. Mēs iekonomējam laiku, dodam rīkus, mēs saražojam valstī vairāk, mums ceļās koprodukts, mums palielinās finansējums, mēs varam ražot atkal IT risinājumus. Tātad te jau jautājums par to, kurā brīdī tas ir ekonomiski izdevīgi un kurā brīdī nav. Un ja mēs varam paņemt, ka uzņēmējiem nav jādomā, tā skaitā par demografisko bedri, mums ir jādomā, lai viņam ģimene, kur ir mūsu bērni, viņam jābūt laika pie ģimenes vēl. Tātad, ja mēs varam iedot uzņēmējam vai vienalga kādam aktīvam cilvēkam, ka viņam nav jādomā šobrīd, nezinu, par to pašu pieminēto koku ciršanu, viņam ir problēma, koks pie mājas, sieva darbā, bērni bērnu dārzā, un viņam tagad jāpiesaka bērns skolā, bet tas koks traucē. Tātad tajā brīdī, ka viņš varēs to koku tur nozāģēt, nedomājot par to, viņš varēs risināt citas lietas. Un tas jau ir tas, ko mēs runājam, mums tie pakalpojumi jāpadara ātri, vienkārši. Mums nav jādomā digitalizācija kā tāda, tad kā vispār mēs ceļam to ekonomiku un kā mēs automatizējam un kāpēc mēs to daram. Tāpēc mēs runājam, jā, mums vajag viedu sabiedrību. Vārds sakot, jāatbild no sākuma uz jautājumu, kāpēc mēs konkrēto digitālo pakalpojumu vispār ieviešam? Protams. Vai ir vēl kas piebilstams, jo šī mūsu diskusijas noslēgums, kas ir tas aicinājums rīcību, runājot par vīziju, runājot par digitālo pakalpojumu vīziju, kur mēs ejam, kur mums jānonāk? Es piebildīšu Edžumu. Īstenībā šodien interesantu, runājoties stendiņos, redzēju interesantu datu analītikas risinājumu, kurā var redzēt pašvaldības ienākumus. Pašvaldības ienākumu viens no lielākajiem postaņiem iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Lielāko iedzīvotāju ienākumu nodokli var dabūt tad, ja cilvēks ir gudrs un pelna lielu naudu no tā, ko viņš ir sadarījis. Kad viņš var būt gudrs un kad viņš ir kaut ko sadarījis, viņš visticamāk ir kaut ko digitāli izdarījis. Latvijā viena no lielākajām jomām. Tātad, ja pašvaldība apmācīs savus cilvēkus, kas dzīvo pašvaldībā, būt gudrākiem digitāli, izdarīt lietas ātrāk un efektīvāk, nevis staigāt apkārt ābelē un domāt, kā viņi nocirst vai aizbraukt uz kaut kurien, izdarīt kaut ko manuāli, viņi dabūs vairāk naudas sev pašvaldības kontā. Āmen. Paldies, aplausus mūsu diskusijas dalībniekiem.